Mīļie draugi, es jūs sveicu atkal svētdienā. Svētdiena ir īpaša diena. Svētdiena ir tā diena, kad mēs vismaz reizi mēnesī apzināti meklējam Dievu klātbūtni. Un tas ir ļoti svarīgi mūsu ikdienas sadzīvei. Tas ir ļoti svarīgi mūsu attiecībām, kā mēs veidojam viņas mājās, kā mēs veidojam viņas sabiedrībā, darbā, skolā. Kas ir mūsu kristietība? Un svētdienas ir tās dienas, kad mēs mācāmies. Kad mēs varam būt kopā, ka mēs varam viens otru celt, un mēs varam klausīties Dieva vārdā un saņemt sakramentus, kas mums palīdz dzīvot. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un lai ieklausamies šodien paredzētajā psalmu lasījumā, kas mums ir no 15. psalma, kur tā stāv rakstīts. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākajam ļauna nedara un nelaupa viņam viņu godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kuri bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, pat ja viņam tas ir par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam, kas tā turēsies, pastāvēs mūžīgi. Es aicinu jūs sēsties, mums ir dziesmu grāmatas. Un pirmā dziesma, 155, Ak, lielais Dievs. 155. dziesma. Varēsiet tik klāt. Redzu, Dievs, es tavu roku darbu, kā zemi debesis tu radījis. Kas cilvēks ir, kā mini viņa vārdu, un to sev līdzīgu tu veidojis. Tad varu godbijībā izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Tad varu izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Kad pieminu es Kristus krustā nāvi, ko viņš par mūsu grēkiem izcietā. Ar viņu Dieva priekšā taisnot stāvu, viņš arī manu sodu maksāja. Tad varu pateicībā izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Tad varu pateicībā izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Reiz Kristus nāks
un visi viņu redzēs, tad apklusīs, kas viņu nievāja. Ne nāve vairs, bet jauna zeme debes, būs alga tiem, kas viņu meklēja. Sirds skaidrie tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Sirds skaidrie tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Un šis ir viens no svētākajiem mirkļiem dievnamā, kad mēs katrs stāvam Dievu priekšā, tādi, kādi mēs esam, ar to, kas mēs esam, ar mūsu kļūdām, nepilnībām. Jo noteikti ir gadījies tā, kā saka apostols Pāvils, reizēm to labo mēs nepadarām, bet iznāk tas ļaunais. Un es aicinu klusuma brīdī, katrs viens, īsā klusuma brīdī, Dievam teiksim to, kas ir uz mūsu sirdīm, un tad visi kopā lūksim grēksūdzes lūkšanu. Mēs lūksim. Dievs, dod man dvēseles mieru, pieņemt to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Visvarenais Dievs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur mūsu Kristu, mūsu kungu. Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies! Un ja šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildiet sacīdami jā. Jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kā iecelts un aicināts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Amen. Gods Dievam augstībā, lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaida mūs bargais sots, bet Tēva mīlestība. Nu, Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. Tas kungs, lai ir ar jums. Un ar Tavu gāru. Lūksim. Mēs lūdzam Tevi, visspēcīgais Dievs, dod, ka mūsu domas arvien ir vērstas uz augšu, un ka vārdos un darbos arvien darām to, kas Tev ir tīkams, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Amen. Sēdieties, mīļie. Mēs klausīsimies šodienai paredzētos rakstu lasījumus, kas mums ir no Vecās derības, vispirms no pravieša Mihas grāmatas.
kur no 6. panta tā ir teikts. Kā lai es tuvojos tam kungam? Vai lai es nometos zemē augstā Dieva priekšā? Vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmajiem upuriem, veltījot viņam gadu vecus telēnus? Vai var iegūt tā kunga labpatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļļas straumju? Jeb vai man arī jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, manas miesas auglis, par manas dvēseles grēkiem? Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt Dieva priekšā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateic. Un svēto rakstu lasījums no jaunās derības, no 1. Pāvila vēstules korintiešiem 9. nodaļas. Vai nezināt, ka skrējēju stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tad es skrienu nekā uz nezināmu, es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Brāļi, es jums gribu atgādināt, ka mūsu tēvi visi ir bijuši apakšpadebeša, visi ir gājuši cauri jūru un visi ir baudījuši to pašu garīgo barību. Un visi ir dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Tie ir svēto rakstu vārdi, pateicība Dievam. Un nu atkal ņemam dziesmu grāmatas 161. dziesma, lai Dievu visi teic. Un sprediķi mums teiks mūsu mīļais viesis, mācītājs Indulis Paičs. Dievu visi teic, viņš visās vietu vietās. Spēj darīt, kad tam tik lielas augstas lietas. No mates klēpja viņš, mūs dzīvus sargājis, un visu labu vēl līdz šodien vēlējis. Lai visu mīļais Dievs dod prieku mūsu sirdīm, un kā par mieru vien mēs visu mūžu dzirdam. Lai paliek viņš pie mums, mūs sargā žēlīgi, lai mūs no ļauna glābj un nogriež nelaimī. Lai Tēvam pateicam, no sirds ikvien mēs jāram, un Dievam arī
Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Mēs šajā brīdī ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Mateja evaņģēlija 20. nodaļā, kur sākot ar 1. pantu, tā ir rakstīts. Jēzus sacīja: Jo debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīnadārzā. Un saderējis strādniekus par 1 denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīnadārzā. Tad viņš izgāja ap 3. stundu un redzēja vēl citus pie tirgus, bez darba stāvam, un sacīja tiem: Noiet arī jūs vīnadārzā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Un atkal viņš izgāja ap 6. un 9. stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl kādu stāvam un saka tiem: Ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka: Neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem: Eita arī jūs vīnadārzā, un kas nākas, to jūs dabūsiet. Bet, kad vakars metās, vīnadārza kungs saka savam uzraugam: Pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu. Sāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. stundu, un katrs dabūja pa denārijiem. Bet, kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijiem. To saņēmuši viņi kurnēja pret namatēvu un sacīja: Šie pēdējie strādāja 1 stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem: Draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tad tu ar mani neesi saderējis par 1 denāriju? Ņem, kas tev pieder un ej. Bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā gribu? Ja vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tā Kunga vārds. Pateicība Dievam. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka mēs šajā dienā esam šeit kopā un varam dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs lūdzam sūti savu svēto garu pie katra no mums, ka varam satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Vispirms, mīļie, man gribētos izteikt vēlreiz sirsnīgu prieku un pateicību par to, ka mēs ar manu kolēģi Kasparu varam šajās dienās šeit viesoties jūsu draudzē un būt klāt šajā dievkalpojumā un vēl vairāk šajā dievkalpojumā pieredzēt to, kā jūsu draudzē pievienosies jauni draudzes locekļi. Tie vienmēr ir tādi lieli svētki kristīgajā baznīcā, jo tā spēja pastāvēt un būt tikai tad, ja tā spēj savu vēsti nodot tālāk aizvien jauniem cilvēkiem, aizvien jaunām paaudzēm. Un varbūt tā arī tāda jums daudziem pazīstama lieta, ka dzīvē ir tādas interesantas sakritības. Tā mēs kādreiz cilvēcīgi to saucam, bet reizēm viņas ir tik iespaidīgas, ka kaut kādā brīdī liekas, tā vairs nav sakritība. Te pavisam noteikti es varu piedzīvot, ka mana dzīve tiek vadīta un veidota. Un varbūt tikai atskatoties, es varu visu līdz galam saprast. Es domāju, ka tādas lietas mūsu dzīvē ļoti bieži ir sastopamas. Un mazītiņa sakritība ir, protams, arī tas, ka tikko dzirdētie evaņģēlija vārdi, šī rakstu vieta, ir tik ļoti atbilstoši šim iesvētību dievkalpojumam un plašākā nozīmē, protams, visai mūsu dzīvē. Jo tas, ko Jēzus šeit izdara, viņš aicina mūs vēlreiz atcerēties, ko īstenībā nozīmē tas, ko mēs kristieši kādreiz par sevi sakam, ka Dievs mūs ir aicinājis
ka viņš mūs ir uzrunājis un aicinājis ceļā, kurā mēs mācamies sekot Kristum, piederēt viņa valstībai. Ko nozīmē, ka mēs esam Dieva aicināti? Kā tas izpaužas? Kā mums uz to paraudzīties? Un to jūs arī noteikti daudz zinat, ka tad, kad Jēzus runāja par to, kādā veidā Dievs šajā pasaulē darbojas, viņš ļoti bieži lietoja tā saucamās līdzības. Kas bija līdzības? Tie bija stāsti no reālās dzīves. Un caur tiem Jēzus mums parādīja, ka tas veids, kā Dievs šai pasaulē darbojas, no vienas puses ir tiešām atšķirīgs no tā, kā darbojas tur dažādi valdnieki un kungi un visādi citādi svarīgi cilvēki. Bet no otras puses tas arī nav nekas tāds, ko mēs nekad savā dzīvē nebūtu redzējuši. Ja vien mēs paskatāmies uz to, kā vispār dzīve un pasaule notiek un darbojas, mēs tur varam pamanīt šo manis pieminēto Dieva vadību, Dieva klātbūtni, Dieva pieskārienu. Jo viņš mūs vada nevis ar spēku, nevis ar piespiešanu, bet caur to, ka viņš dod mums šīs iespējas un zināmā mērā gaida uz to brīdi, kamēr mēs tās ieraudzīsim un tām atsauksimies. Dieva valstība ir līdzīga, Jēzus saka, un tālāk stāsta šos stāstus arī šodienas evaņģēlijā. Vēl viena maza piebilde. Viens no tuvākajiem Jēzus mācekļiem, Jānis, savā vēstulē, kas atrodam arī Bībelē jaunajā derībā, viņš saka tādus ļoti lielus vārdus. Viņš saka, Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs paliek viņam. Un tas nozīmē, ka Dieva valstība, un tas faktiski ir galvenais, ko es šodien gribētu, ka mēs sadzirdam un uztveram, Dieva valstība ir vārda burtiskā nozīmē mīlestības valstība. Un tad jūs varat saprast, kas ir tas īstais mūsu aicinājums, kas ir tas, par ko ir stāsts. Mēs varam dzīvot tādu dzīvi, kurā valda skaudība, greizsirdība, atriebība, naids, bet mēs varētu tiekties un gribēt dzīvot tādu dzīvi, kurā valda mīlestība. Un tad, kad mēs to saprotam, mums rodas jautājumi, un mums rodas visādas emocijas. Viens saka, tas nemaz nav iespējams, cits saka, jā, es to ļoti gribu, bet es nezinu, kā to panākt. Vēl kāds cits man iebildīs, kur tad šajā pasaulē valda tā mīlestība? Bet tieši tas ir tas, ko Jēzus mums jautā. Vai mīlestība mūsu dzīvē nevalda tāpēc, ka viņa mums kaut kā vispār nav pieejama, ka mēs vispār nemaz nezinām, kas tas ir, jeb viņa nevalda tieši tāpēc, ka pārāk reti mēs atsaucamies šim aicinājumam, šai iespējai savas attiecības risināt caur piedošanu un mīlestību, nevis atriebību un vardarbību. Nu, lūk, un šajā rītā ir šī līdzība. Ļoti mulsinoša līdzība, jo ne jau tikai līdzība aprakstītajiem cilvēkiem liekas, ka tur saimnieks mazliet netaisnīgs ir. Jo jūs saprotat, kā tad tā, viens ir nostrādājis visu dienu no rīta līdz vakaram, otrs ir aicināts darbā pēdējā mirklī, visi saņem vienu un to pašu algu. Dabiski, ka kaut kā gribas iebilst pret to. Bet es gribu jums likt pie sirds, ka tas, ko Jēzus mums stāsta, ir, ka šis saimnieks jau īstenībā rīkojas ļoti godīgi un ļoti atklāti jau no paša sākuma. Es nezinu, vai jums izdevās to uztvert. Man parasti neizdodas, ka es vienkārši noklausos tekstu uzreiz viņu saprast. Vai jums izdevās uztvert, kas ir tas, par ko es stāstu? Stāsts ir par to, ka rītā agrumā šis saimnieks aiziet tur, tirgus laukumā, kur toreiz bija tāda darbā iekārtošanās birojas, teiksim tā. Kur tur ir kaut kādi cilvēki, kuri gribētu tagad, varbūt, ka kāds viņiem iedotu darbu, un viņš aiziet pie šiem cilvēkiem. Un viņš saka, man ir priekšlikums. Jūs varētu nākt strādāt pie manis vīna dārzā, tur ir kaut kāds darbs darāms, es jums došu 1 denāriju. Tā viņš saka no paša sākuma. Es jums došu 1 denāriju. Un denārijas tā laika pasaulē tā arī tika definēts, ka tā ir 1 dienas alga.
Mēs kaut kā savādāk naudu šobrīd saprotam, bet toreiz denārijs tas nozīmē, ka tu vari nopirkt pārtiku tai vienai dienai. Tātad es tev došu algu, ar kuru tev pietiks šai dienai. Kā jūs domājat, kas tur notiek? Visi uzreiz ar prieku piekrīt? Nē. Viena daļa cilvēku piekrīt, viņi saka, jā, tas man ir vajadzīgs, varbūt tāpēc, ka viņiem ir trūkums, varbūt, ka viņi jau 3 dienas stāv bez darba, un viņi saka, labi, mēs iesim. Bet kādi citi neiet. Kādi citi, varbūt viņiem nepatīk tas darbs tai vīna dārzā, varbūt viņiem liekas, ka kāds cits atnāks un samaksās 2 vai 3 denārijus, būs labāks priekšlikums, un viņi paliek. Ko saimnieks dara? Viņš vienkārši iet prom, viņš dara savas lietas. Pēc kāda laika viņš atnāk atkal, viņš redz, ka tie cilvēki tur turpina stāvēt, viņš saka, bet man ir priekšlikums, par 1 denāriju jūs varat strādāt. Kādi atkal piesakās, kādi turpina spītīgi atteikties. Un tā viņš iet 1 reizi, 2 reizi, 3 reizi, un pēdējā brīdī viņš aiziet tur visu dienu. Viņi ir stāvējuši, gaidījuši uz kaut ko, es nezinu, labāku. Un viņš viņiem saka, bet es jums piedāvāju šo 1 denāriju. No vienas puses diezgan tāds kapitālisms, ne? Kaut kādā ziņā viņš mācīja organizēt lietas, ja? Nepacelt cenas. Bet tai pašā laikā viņš no paša sākuma saka, man tas piedāvājums ir, ka jūs nākat pie manis, es jums dodu iespēju, un es jums dodu iespēju nodzīvot šo 1 dienu. Tāds ir bijis priekšlikums no paša sākuma. Un viņš to konsekventi īsteno. Un Jēzus to parāda kā tādu ļoti izaicinošu stāstu, jo, kā jau teicu, mums gribas tā kā iebilst. Un ziniet, kāpēc mums gribas iebilst? Tāpēc, ka mēs laicīgajā pasaulē esam visu laiku pieraduši pie tā, ka ir jāmēģina pēc iespējas vairāk dabūt, mums ir jāmēģina pēc iespējas labākus tos līgumus noslēgt, un mēs to reizēm pārnesam uz savu ticības dzīvi. Bet šeit ir galvenais, ko es gribu šodien teikt. Attiecības ar Dievu nav kaut kas, par ko mums pienāksies balva. Attiecības ar Dievu pašas par sevi ir šī balva. Un jūs teiksiet, pagmācītāji, gan tu gribi mums ietirgot kaut ko. Un es teikšu, ka man arī ir līdzība. Tas ir līdzīgi tam, kā ja, piemēram, ir 2 jauni cilvēki, kas ir iemīlējušies viens otrā, kuriem tiešām tā mīlestība ir iedegusies. Vienalga kādu iemeslu dēļ. Un ja viņi man jautātu, mācītāji, kas man būs par to, ka es varēšu šo dienu pavadīt kopā ar savu mīļoto cilvēku, tad atvainojiet, es mazliet tā ironiski teikšu, nekas tev nebūs par to. Respektīvi, tas labākais, ko tev var sacīt. Nekādi pārmetumi tev nebūs par to. Jo pati šī iespēja pavadīt kopā laiku kopā ar kādu cilvēku, kuru tu mīli, tas taču nav tāpēc, lai tu varētu sacīt, ja es šodien pavadīšu laiku ar tevi, tad man vismaz 7 dienas nevajadzēs to darīt. Ja es būšu svētdien atnācis uz baznīcu, es vismaz normāli 6 dienas varēšu nedomāt par šo tēmu. Es būšu uzkrājis uzkrājumu, nopelnījis ar šo 1 mirkli attiecībās ar Dievu visu, kas man ir vajadzīgs. Uz vairākiem gadiem. Ir pat cilvēki, kas nāk 1 reizi gadā uz baznīcu. Un jūtas, ka tie Ziemassvētki tad pietiek pusgadam vismaz, ja ne gadam. Un saprotat, es neironizēju. Mēs esam aizņemti cilvēki. Mēs, protams, es saprotu, ka ir daudz iemeslu, kāpēc tas tā notiek. Bet es saku vienu lietu. Jēzus šeit runā par attiecībām ar Dievu. Un viņš saka, jūs cilvēki izdarat visu laiku to mazliet kļūdīšanos, domādami, ka tas ir stāsts par tirgu, ka tas ir stāsts par to, ka ja es tur kaut ko izdarīšu, tad attiecīgi es varēšu tur uzkrāt kaut kādu garīgo labumu. Bet tā nav. Attiecības ar Dievu ir tādas, kad tev tas lielais ieguvums ir, ka es esmu varējis šo dienu nodzīvot ar sajūtu, ka es neesmu viens, ka manai dzīvē ir kaut kāda jēga un saturs. Es varu šo 1 dienu nodzīvot kopā ar kādu, kas mani mīl un kuru es varu mācīties mīlēt. Un, starp citu, lai jūs nedomātu, ka es tiem stāstu savas izdomas, tas bija spilgti redzams, ja kādas esat lasījuši Bībelē veco derību, vai vismaz zinat vienu no galvenajiem stāstiem vecajā derībā. Stāsts ir par to, kā Dievs veda laukā izraēliešus no Ēģiptes verdzības. Zinat, varbūt, vismaz tā, lielās līnijās.
Un šajā ceļā viņi dodas cauri tuksnesim, un tuksnesī viņiem, protams, nav ko ēst. Un viņi prasa Mozum, šim te savam vadonim, viņi prasa, dod mums maizi, dod mums ēst. Un ziniet, kāda ir Dieva atbilde? Dieva atbilde ir, ka tuksnesis tiek noklāts ar tādu smalku tādu pulveri, varētu teikt, kaut kādu tādu vielu. Un tie izraelieši vēl prasa, kas tas ir, manhu. Beigās viņi tā arī viņu nosauc par mannu. Tā nav tā manna, ko mēs ēdam, bet nu labi. Viņi nosauc viņu par mannu, un tur bija ļoti interesants princips. Katru rītu šie izraelieši varēja iziet tuksnesī, savākt mannu, lai viņiem pietiktu ēšanai tai dienai. Ja kāds savāca vairāk, tad pa nakti tas sapuva. Katru dienu tu vari savākt tikai vienai dienai. Un tas ir, kāpēc mēs tēvreizes lūkšanā sakam, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Nevis iedod mums šodien uz 7 dienām uz priekšu. Mēs katru dienu piedzīvojam šīs attiecības ar Dievu. Un tās ir vērtība pati par sevi. Jā, protams, dzīvē kopā ar Dievu ir arī nākotnes apsolījumi. Tur ir stāsts arī par to, ka beigās mēs ejam pretī apsolītajai zemē. Bet es ļoti jūs lūdzu ievērot un sajust to, ko mūsu kungs šeit mēģina mums pateikt. Viņš saka, Dieva valstība nav kaut kas, kas ir pirkšana un pārdošana. Tās nav attiecības, kādas reizēm tas ir cilvēku starpā. Es pavadīšu šo dienu vai šo nakti ar tevi, par to man pienāksies tas un tas. Tā var būt ar cilvēkiem, bet tā tas nav Dieva valstībā. Ja tu negribi, nama tēvs neuzspiež. Tu vari sēdēt vai stāvēt tur pie tā tirgus un turpināt gaidīt. Viens saka, vēl par ātru, varbūt būs labāk, šitas mani nepārliecina. Kāds cits varbūt saka, nu jau pa vēlu, es jau dzīve jau beigusies, kur tad es tagad tur iešu kaut ko. Bet mīlestība nekad nav par ātru, un mīlestībai nekad nav par vēlu. Un pati pēdējā lieta, ko es gribu likt pie sirds. Mēs varam piedzīvot dzīvi katru dienu. Jā. Es zinu ļoti daudz cilvēkus. Sevišķi Latvijā tas ir, bet es pieņemu, ka arī šeit tas ir. Es vienkārši mazāk esmu šeit bijis un mazāk pazīstu. Bet es zinu cilvēkus, kuri, piemēram, visu laiku gatavojas dzīvot. Viņiem vēl bišķi jāpabeidz, vēl bišķi jāuzkrāj. Viņiem mājās tur stāv labas lietas, kaut kādiem labiem laikiem. Kad nu es tur izvilkšu to servīzi, ko man uzdāvināja vecmāmiņa, uz kuru to brīdi. Bet ziniet kā? Kādreiz ir tā. Mēs saskaramies ar to, ka dzīve beidzas. Un tad ir jautājums, vai tu esi tikai gatavojies dzīvot, vai tu tomēr esi mācījies dzīvot. Un tas ir tas, ko mēs šeit svētdienās darām. Mēs sanākam kopā kā kristīgi cilvēki baznīcā. Jo mums ir svarīgi sev atgādināt, ka Dievs ir ar mums tagad. Ka mēs varam šo vienu dienu nodzīvot. Nevis baidoties, nevis esot greizsirdīgi cits uz citu, nevis salīdzinot cits ar citu. Man jau ir 5 gadi, vai 25 gadi, kad es esmu kristietis. A tev tikai 1. Bet ziniet kā, kādreiz tas, kuram tie 25 gadi, vienalga nemāk mīlēt šodien. Kristietis tu vari būt tikai šodien. Un tāpēc mēs atnākam uz baznīcu, lai atgādinātu sev, kas mēs esam, lai paklausītos šajos Dievu vārdos, lai saprastu, ka nekas mums netraucē pateikt jā attiecībām ar Dievu šodien un tagad. Un tad mēs ejam pie kopīga mīlestība, mēs sēžam pie viena galda. Un tas ir tas mūsu denārijs. Ko mums dod tas, ka mēs esam kopā ar Dievu šodien? Tas, ka mēs esam dabūjuši vienu dienu kopā ar Dievu. Pilnu jēgas, pilnu dzīvības, pilnu vērtības. Tāpēc mans vēlējums arī tīpaši jaunajiem iesvētāmajiem ir, lai jums patiešām šis ceļš, ko jūs sāksiet, ir pilns ar tādiem mirkļiem, kuros jūs sajūtat, ka ticība nav stāsts par to, ka es tagad kaut ko izdarīšu un tad tikai vēlāk tur kaut kas labs būs. Bet lai jums izdodas sajust, ka ticība ir vērtīga un gandarījuma dodoša jau šodien. Cik tas ir labi
ka es varu šajā pasaulē, kur visi varbūt pērk un pārdod, piedzīvot attiecības, kurās man tiek dota mīlestība un žēlastība. Ja jūs to sajutīsiet, ja jūsu sirdis būs pilnas ar to, jūs varēsiet to dalīt arī citiem. Āmen. Paldies mācītājām Indulim. Brīnišķīgi vārdi, lai tiešām mēs padomātu. Lai tiešām mēs padomātu, kā katru dienu, pirmdienu, otrdienu, trešdienu, un tai 7. dienā atrast to mirkli. Ja arī šeit nav baznīca, dievkalpojums, tad atrast mirkli ar Dievu tajā 7. dienā. Māci man ticēt, māci man lūgt. Mēs zinām šo dziesmu 4, 1, 9 no mūsu dziesmu grāmatām. Un pēc dziesmas es aicināšu priekšā mūsu mīļos iesvētāmos Sandi, Alanu un Sandu. 419. Man ticēt, kungs, mācī man lūgt. Bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt. Vai dienas saulainas, vai priekā dzīve maz, sirds lai tev uzticas, mācī man lūgt. Mācī man ticēt, kungs, mācī man lūgt. Mūžīgu svētību dvēselei gūt. Kungs, tu mans pestītājs, vienīgais žēlotais un ceļa radītājs, mācī man lūgt. Mācī man ticēt, kungs, mācī man lūgt. Dzīvot kā vēlies tu, mācī man lūgt. Dod gaismu tumsībā, ved ceļā pareizā, sniedz roku palīgā, mācī man lūgt. Mācī man ticēt, kungs, mācī man lūgt. Ticēt, kā bērni tic, bērnišķi lūgt. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos, tev vienam uzticos, mācī man lūgt. Šis ir tas brīdis, mīļie, kad draudzei apzināti vēlas pievienoties kādi jauni cilvēki. Un es aicinu jūs nākt priekšā, mīļie. Lūdzu, nāciet priekšā, Sandī. Nāciet šeit, augšā, lai visi jūs labi redz. Un Dieva gudrība ir bijusi tāda, ka pat reizēm nevisai labi saprotot latviešu valodu, šie daži jaunie cilvēki saprot mūsdienas, māk caur tālruņiem. Ja mācītājs saka, ko latviešu valodā, tad teksts iet angļu valodā.
Un tas ir viens no tādiem brīnišķīgiem gadījumiem, ka mēs tiešām mākam izmantot to, kas šodien ir atklāts. Dievs jau sen internetu izgudroja, mēs tikai nesen atklājām. Un tulkošanas iespējas tieši tādas pašas. Un šie jaunie cilvēki no septembra līdz decembrim izgāja kristību iesvētību kursu. Mēs bijām kopā katru sestdienas vakaru. Vēl no Londonas, arī no Īrijas vairāk cilvēki, arī no Latvijas. Un tie bija fantastiski mirkļi. Un ja es viņiem sākumā būtu uzdevusi jautājumu, kāpēc es vēlos iesvētīties, visticamāk, tās esejas, ko jūs rakstījāt, būtu pilnīgi savādākas. Bet beigās uzrakstot to, kāpēc es vēlos būt iesvētīts, kāpēc es vēlos pievienoties draudzei, tur ir pavisam citi vārdi. Un šajā brīdī draudzes priekšā es gribu uzdot jums jautājumus. Vai tu atsaki visam ļaunam un visiem spēkiem, kas saceļas pret Dievu? Ja tu tā vēlies, atbildi, es atsaku. Vai tu uzticies Kristum un viņa uzvarai, kas mums nes piedošanu, atbrīvošanu un dzīvību? Es uzticos Kristum. Tad ienākdami Kristus baznīcā, kopā aplieciniet savu ticību, kopā sakot. Es uzticu uz Dievu Tēvu, visvaldītāju, debesu un zemes Radītāju un Jēzu Kristu, vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, Piedzimis no Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, apraksts, nokāpis celē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš apnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svētos sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšanu celšanos un mūžīgo dzīvi. Un tagad jūs sakiet savu kristību iesvētību solījumu. Mācoties Dieva vārdu mācību. Esmu atznis, ka kristīgā ticība tiek pareizi apliecināta un mācīta evaņģēliski luterāniskajā baznīcā un vēlos tai pievienoties. Es apņemos pie Kristu mācībās ar pie Dieva palīdzību palikt visu savu mūžu. Piedaloties draudzes dzīvē, vēlos šajā ticībā stiprināts un arī grūtībā, bēdas, višanas, vajāšanas un nāves brīdī no tas neapkāpties. Lai varotu tā dzīvot un turēties, es apņemos apmeklējot dievkalpojumus ar pastāvīgu Dieva lūgšanā, lietot Dieva ieceltos žēlastībā līdzekļus, viņa svētu vārdu un sakramentus. Es zinu, kā piederēt Kristu baznīcai, nozīmē būt Kristus lieciniekam šajā pasaulē, vārdos un darbos liecinu par mīlestību, kas atklausījies viņa ciešanās un uzvarāja par nāvi, apzinoties lielo Dieva žēlastību, kā caur svētā gara dāvātu ticību nākusi pie manis, es apliecinu, ka vēlos tikt izvietīts un uzņemts par šīs draudzes pilnīgu locekli. Lai visvarenais Dievs man uz to palīdz. Āmen. Āmen, āmen, āmen. Es aicinu jūs nākt šeit uz ceļiem, saņemt svētību. Nāciet šeit priekšā. Šeit zemē, jā. Nāciet. Un savā amata pilnvarās es pasludinu, ka tu esi uzņemts par šīs Derbijas draudzes locekli Derbijas draudzē Lielbritānijā.
Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Bet tevi, mīļā kristīgā draudze, un ikvienu tās locekli es lūdzu un aicinu Kristus vārdā, šiem jaunajiem draudzes locekļiem vienmēr un labprātīgi rādīt priekšzīmi, lai viņi mūsu vainas dēļ un mūsu mīlestības trūkuma dēļ neietu pazušanā. Raudzīsimies, lai viņi pie mums vērotu kristīgu dzīvi, neievedīsim viņus kārdināšanā ne ar vārdiem, ne ar darbiem, bet paskubināsim viņus visās labās un Dievam tīkamās lietās. Tā ar Dievu palīgu mēs un viņi paliksim pastāvīgi evaņģēlī ticībā. Un jo dienas, jo vairāk ieaugsim kā locekļi mūsu kungā un draudzes galvā. Un Dieva vārdā ir teikts: nepalieciet nevienam neko parādā, kā vien jūs citu mīlat. Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai jūs vienmēr pavada. Esiet svētīti. Āmen. Paldies, ieņemiet savas vietas. Aplausi! Un tagad mūsu draudzes lielā lūkšana. Es aicinu mūsu draugu Kasparu Simonoviču vadīt mūsu draudzes lūkšanā. Mēs lūksim. Mīļais debes Tēvs, Tu redzi mūs visus, kas šajā dienā esam mērojuši tuvākus un tālākus ceļus, lai būtu kopā Tavā namā, lai piedzīvotu Tavu klātbūtni šajā svētku brīdī. Mēs pateicamies, ka arī mums ir atspīdējusi Tava žēlastība šajā dienā. Katru rītu mēs atveram savas acis, un Tu mums atkal esi devis jaunu dienu. Mēs izejam šajā pasaulē, lai darītu Tavu darbu, lai atsauktos Tavam aicinājumam. Un varbūt mums sākumā liekas, ka šis ir tirgus, ka dzīve ir tā kā tirgus laukums, ka attiecības ir tā kā kontrakts, līgums, ka mums ir jābūt efektīviem, produktīviem. Mums liekas, ka runa ir par peļņu, par algu, par naudu. Bet patiesībā Tu mums gribi iemācīt pavisam ko citu. Tu vēlies, lai mēs sajūtam un piedzīvojam mīlestību. Mīlestību, kas nāk no Tevis, un mīlestību, kuru mēs spējam dāvāt arī cits citam. Par to ir mūsu dzīve, par to ir mūsu katra diena. Tā ir mūsu lielākā alga, tas ir lielākais atalgojums, tā ir lielākā svētība, kuru cilvēks šajā pasaulē var piedzīvot. Ja viņš sajūt, apzinās, pieņem un sniedz arī tālāk mīlestības pieredzi, pieņemšanu, labvēlību, atbalstu. Jā, mācīties staigāt taisnībā, darīt žēlastību un būt pazemīgam Tavā priekšā. Neko daudz šajā pasaulē nevajag. Tādēļ mēs izlūdzamies, Kungs, arī šai dienai Tavu klātbūtni. Lūdzam Tavu klātbūtni pie šīs draudzes, pie visiem tās locekļiem, arī pie tiem jaunajiem cilvēkiem, kas pievienojās šai draudzei šodien. Kungs, lai Tava žēlastība mūs pamodina katru rītu, lai tā mūs atjauno katru dienu, lai tā mūs pavada cauri katrai dienai un lai tā mūs sargā katru vakaru. Un ka vakarā nostaigājuši dienas gājumu mēs varam atskatīties atpakaļ
un būt gandarīti par to, ka vēl viena tavas mīlestības piepildīta diena mums ir tikusi dota. Tu zini, debes Tēvs, mēs katrs esam tikai māceklis, mēs esam katrs tikai ceļa gājējs. Brīžiem mūsu skats aptumšojas, brīžiem mūsu ceļi kaut kur apmaldās. Tādēļ mēs lūdzam, lai tu pats nāc kopā ar mums, ka mēs varam dzirdēt tavu balsi, ka mēs varam sekot tavam aicinājumam, ka tu dod mums spēku, ka tu dziedini mūsu sirdi, ka tu rādi mums ceļu. Ne no savas gudrības, ne no sava spēka mēs dzīvojam, bet no tavas žēlastības un mīlestības. Arī šodien, caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un mēs visi gatavosimies svētajām vakarēdienām, visi, kas kristīti, iesvētīti, jebkurā kristīgā draudzē, jebkurā kristīgā konfesijā, tiek aicināti saņemt Dieva žēlastības dāvanas. Tas kungs, lai ir ar jums. Un ar tavu garu. Paceliet savas sirdis. Mēs tās paceļam uz to kungu. Sacīsim pateicību mūsu Dievam, mūsu kungam. Tā ir labi un tā piederas. Tiešām tā ir labi, tā piederas un ir svētīgi, ka Tev, kungs, svētais, visspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Kādēļ Tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsoli. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību sacīdami: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas kungs, un debesis un zeme ir pilna viņa godības. Ozianna augstībā, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Ozianna augstībā. Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs. Svētī svēto mīlestību visiem, kas te pie Tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers. Un tā visi saņems Tava dēla miesu un asinis pēc viņa apsolījuma. Mūsu kungs tajā naktī, kad viņš tapa nodots, viņš ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un deva to viņiem sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Jēzus vārdā lūgsim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, jūs pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos. Tiekams viņš atkal nāks savā godībā. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Ak, Tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, Tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, Tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus,
dod mums savu mieru. Āmen. Es aicinu visu pie dievgalda. Tad nu jūs sadalāt. Paņem, jūs labāk jau imātām būtu. Paldies, Nājā. Tu esi īsāks. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev Kristus pasludinu miesa. Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva, Kristus Dēla miesa. un Svētā gara vārdā. Āmen. Kristus Es tev miesa. pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku Kristus piedošanu miesa. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Kristus Es miesa. tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku Kristus piedošanu miesa. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Kristus miesa. Dieva žēlastības dāvanas saņēmuši. Iesim ar mieru, kalposim cilvēkiem un Dievam ar prieku. Esiet svētīti. Āmen.